Cienītās dāmas un godātie kungi, sveicināti Pārdod laimīgs studijā. Un šodien kļūsim kopā zinošāki, jo atkal neskaitāmas reizes esmu saskāries ar situāciju, kad ir īpašums, kas ir jāpārdod, vai kāds kaut ko grib atkal pirkt, un iztrūkst kaut kādi dokumenti. Tad skatīsimies, kā tad mēs šos dokumentus, kuri nav pieejami nekur, nevienā skapī nav atrodami, vecā māma kaut kur pazaudējusi, vai viņi sadedzināti netīšām. Viņus visus var dabūt. Viņus visus lielākoties var dabūt, un tad mēs kopā ejam uz šo te adresi kadastrs.lv, ielogojamies ar šo te Latvija.lv, piemēram. Ar Smart ID visvieglāk priekš manīm tas ir. Esam iekšā reku kadastrs lapā. Un mums, piemēram, iztēlosimies situāciju, mums nav zemes robežu plāns. Pirmām kārtām nedrīkst pirkt īpašumu, kamēr nav redzams zemes robežu plāns. Zemes robežu plāns daudz ko pastāsta. Viņš pastāsta par robežām, par kādām aizsarglīnijām, piemēram, par varbūt kāds servitūts iet pāri zemes robežu plānam iezīmēts, par to tam ir jāpievērš liela uzmanība. Tāpēc iztēlosimies situāciju, ka mums reku vajadzīgs ir zemes robežu plāns. Tad mēs spiežam uz elektroniskie pakalpojumi. Un reku jums atverās ļoti plaša dažāda informācija, pieteikties konta izveidē, saņemt ATIS datus, saņemt kadastra datus, bet mums vajag šeit apakšā pasūtīt arhīvu materiālus, redzat, ja? Spiežam lietot. Spiežam lietot, un tagad sameklēsim zemes vienību. Sameklēsim zemes vienību. Es jau izvēlējos vienu zemes gabaliņu te. Tā, zemes gabaliņu, piemēram, kuram mums nav zemes robežu plāns. Arī nopirku tikko zemes gabalu ar partneri un nav zemes robežu plāns. Mēs, protams, to pārbaudījām digitāli iepriekš visu, tāpēc mēs varējām pirkt, bet tas bija savādāk, kā tur jāiet, ir jāskatās topogrāfijas kartes un viss kaut kas tam līdzīgs, kas tur varētu būt un nebūt. Tad, lūk, reku mums atverās kadastra apzīmējums. Jā, reku tas ir tas īpašums, ko es gribu, un tad es tālāko spiežu skatīt dokumentus. Spiežam skatīt dokumentus, un redz, kur jums parādās. Ļoti forši, pat nav viņi jāpasūta. Citreiz, redziet, viņi jau ir pieejami kadastras sistēmā. Tas nozīmē, ka kāds viņus jau ir pasūtījis iepriekš, priekš šī te īpašuma online. Un pavisam vienkārši, reku, mums nav zemes robežu plāns, klik, ieklikšķinam zemes robežu plāns un spiežam lejuplādēt elektroniski pieejamos dokumentus. Un viss, lūdzu, 8,37 € samaksāsiet. Ar internetbanku jūs šeit uzspiedīsim, es tagad nespiedīšu, un viss lieta darīta, un tālāk spiedīsiet šeit uz mans portāls, veiktās darbības, mans konts spiedīsim, un e-pakalpojumu vēsturi. Ienāksiet e-pakalpojumu vēsturē, un reku te būs datnes dažādas. Un reku te arī es kaut kāds no arhīvas ņēmu kaut kādus dokumentus, un šeit ir datnes, un šeit jūs varat paņemt, respektīvi tur parādīsies tie dokumenti, kurus jūs būsiet lejupielādējis, vai vispirms jūs būsiet pasūtījis, un tad jūs varēsiet caur šiem te datnēm lejupielādēt, ko vien jums būs nepieciešams. Tā kā tāds tas stāsts. Jums ir arī noteikts laiks, cik ilgā laikā jūs viņu varat lejupielādēt no šīm te datnēm. Tā kā, lai veicās, tāds stāstiņš.